konkrētā pacienta griezās pie mums pēc palīdzības. Mēs veicām izmeklējumu sakarā ar smagumu sajūtu kājās, pietūkumu pēc darba. Veicot izmeklējumu, konstatējam, kad ir lielās zemādas vēnes vārstuļu mazspēja. Šādos gadījumos mēs rekomendējam veikt lāzera operāciju, ko arī pacientei veicām. Pirms operācijas tiek veikta sonogrāfa kontrolē vēnes marķēšana. Mēs marķējam gan ar lāzera apstrādājumu vēnu, gan tās zaras. Patreiz es sagatavojos operācijai. Šeit mēs redzam punktējamo vēnu, slimo vēnu, kura tiks sonogrāfa kontrolē punktēta. Tūliņ parādīsies šeit adatas galiņš. Šī ir adata. Lūk, adatas galiņš. Mēs esam nopunktējuši slimo vēnu, caur adatu ievadām lāzera vadu. Šajā konkrētā gadījumā mēs izmantojam jaunos slimvadus. Sakarā ar to, kad vēnas diametrs nav pārāk liels, mēs varam atļauties izmantot šo vadu, kuru var ievadīt tieši caur adatu. Patreiz notiek lāzera vada pozicionēšana apmēram 1,5 centimetra attālumā no ieplūdes vietas dziļajā vēnā. Kad tas arī notiek sonogrāfa kontrolē, viss ir redzes kontrolē. Kad tas ir paveikts, šeit mēs redzam lāzera vada galu. Novietojam viņu 1,5 centimetra attālumā no ieplūdes vietas. Un uzsākam anestēziju. Сейчас укол делается и буду делать вокруг вены обкалывание, чтобы во время процедуры вы ничего не чувствовали, да? Может быть чувство распирания небольшое. Šeit mēs redzam lāzera vadu, kurš ir ievadīts vēnā, un lūk, ar adatiņu mēs apšpricējam slimo vēnu, tā, lai apstrādes brīdī ar lāzeri pacientam nebūtu nekādas sāpju sajūtas. Lai varētu redzēt kvalitatīvu bildi, mums ir jāizmanto gēls, starp ādu un sonogrāfa zondi ir jābūt gēlam. Lūk, šeit mēs redzam šo gēliņu. Un patreiz šeit mēs redzam, kā notiek apstrāde ar lāzera staru. Šeit lēnām velkot lāzera vadu caur vēnu, precīzi aprēķinot enerģiju, kāda ir nepieciešama konkrētai vēnai, lai viņa pilnībā slēgtos. Lēnām velkot šo lāzera vadu, mēs slimo vēnu slēdzam, tādējādi panākam, lai slimā vēna vairāk nefunkcionē. Šeit mēs redzam apstrādes pašas beigas. Un tūliņ parādīsies lāzera vada gals. Mēs varēsim pārliecināties, ka šis ir radiālais vads. Tātad starojums iet cirkulāri. Redzat? Cirkulāri. Lūk, operācija ir pabeigta. Tiek uzlikts pārsējs, kompresijas zeķa uzvilkta un pacientam dodam izrakstu, kurā ir atspoguļots operācijā paveiktais, kā arī tālākās norādes. Šeit ir apliecinājums tam, ka lietojām vienreizējo lāzera vadu. Šī konkrēta operācija ilga 20 minūtes. Operācijā bija jāveic tikai slimās vēnas stumbra apstrāde ar lāzeru, sakarā ar ko arī izskaidrojams šis operācijas laiks. Šeit nebija jāveic vēnu miniflebektomija sānu zariem, jo vienkārši tāda nebija, līdz ar to tā operācija ir daudz vienkāršāka.